Mani sauc Justīna. Mani sauc Paula. Un esat sveicināti Mērķi TV. Šodien mūsu viesis ir Jānis Auzāns. Čau, meitenes. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, ka uzaicinājāt uz mūsu pašu pirmo. Lai gan tā nav pirmā, tā ir otrā epizode, bet mūsu podkāstu studijā šī ir pirmā epizode. Forši. Paldies. Un kāds, es nezinu, trešais mēģinājums. Un trešais mēģinājums ierakstīt podkāstu. Mums ir visādas fonu skaņas arī. Mēs viņus nemēģinājām, vai ne? Nekas šodien iztiksim bez viņām. Nekas. Jums ir tās pēdējais kloķis jāpagriež mazliet skaļāk. Es zināju, nē, tas vēl pa kreisi. Jā, tagad top, pēdējais. Jā, mazliet uz augšu, vēl, stop. Un tagad nospied kādu no pogām. Jā, vēl mazliet skaļāk. Jā, un tagad? Yes! Ļoti labi. Check it. Nē? Jā. Sveicināti podkāstā. Jā, ļoti labi. Labi. Tātad, sāksim ar pirmo jautājumu. Vai jums mūsu vecumā bija tāda jauniešu māja vai grupiņa, kur varēja iet ar savām idejām? Sarunāsim, ka tu man teiksi tu. Okay. Zini, kā ir? Es patiesībā par cik šī ir trešā reize, kad es man to jautājumu uzdodat, tad es ar vienu, man šķiet, ka vai nu nebija jauniešu mājas vai jauniešu centra, vai arī es vienkārši negāju un es nezināju, ka viņš ir. Un starp citu, tas ir ļoti svarīgi manā darbā paturēt to prātā. Ka man liekas, ka visi zina un patiesībā nezina. Bet mums nebija, bet mums bija forši, mums bija ļoti, ļoti aktīva pašpārvalde, kurā es biju iekšā līdz ausīm. Mēs bijām ļoti, tāds man draugu bariņš bija ļoti daudz un ļoti aktīvi jaunieši, kur iesaistījās visos pasākumos. Un tā, ka patiesībā tādas iestrādes un man tā sajūta par to, kā būt aktīvam jaunietim, man ir noteikti, jā. Un tas ir svarīgi arī šeit, es varu kopā ar jums to saprast. Ok, nākošais jautājums ir, kas bija tas moments, kad jūs sapratāt, ka gribat strādāt ar jauniešiem un kļūt par mērķa vadītāju? Ok, tu? Jā, tu, paldies. Tas, tā bija nejaušība un tā bija sagadīšanās tādēļ, ka man nesen bija beigusies mentoringa programma. Es strādāju kā jauniešu mentors. Un man šī programma bija beigusies, un es gribēju turpināt. Jo man šķiet, ka man ir laiks manā dzīvē, manos darbos un visā, ko es daru, laiks strādāt ar jauniešiem. Un es gribēju atrast tuvāk mājām, jo man iepriekšējā mentora programma bija Ogrē. Un es gribēju tuvāk mājām. Un patiesībā tā bija, kad gulēju ejot mājās, atvēru Google, ierakstīju jauniešu mentorings Sigulda. Un pirmais, kas parādījās, bija vakants, ka mērķis meklē vadītāju. Un kā jau dzīvē es to daru, vienkārši metos iekšā, daudz nedomājot, aizsūtīju CV, atbraucu uz interviju, sapratu, ka šeit ir brīdis, kad man noteikti, ka mani vajag šeit uz kaut kādu laiku. Un tad es esmu šeit, jā. Es apņēmos veltīt kādu gadiņu no savas dzīves, lai sakārtot jauniešu lietas, un to es arī ceru, ka būšu izdarījis, jā. Mēs jūs nelaidīsim prom. Jep, pilnībā. Cik jauki, meitenes. Cik jauki to dzirdēt. Paldies jums. Nākošais jautājums. Kur tu iegūsti motivāciju un iedvesmu veidot projektus? Zini, ka es pats kā cilvēks, es esmu cilvēks projekts, jo visa man dzīve sastāv no daudziem dažādiem projektiem, un es ļoti daudz un dažādos virzienos esmu darījis un rakstījis, patiešām ļoti, ļoti daudzos un ļoti interesantos. Un es droši vien vienā brīdī dzīvē sasniedzu tādu kā lai to saka, tādu brīdi, kurā es sapratu to, ka es varu rakstīt projektus tajā lietās, kuras man interesē. Kad es to daru nevis tikai tādēļ, lai nopelnītu algu, bet tādēļ, ka tas man interesē. Un katrs no tiem projektiem ir bijis kaut kas man tajā laikā interesē. Vai tā bija darbs durvražotnē, vai darbs televīzijā, vai darbs apskaņošanā, vai darbs viesnīcas būvniecībā. Tie visi ir projekti, kuri bijuši tajā brīdī ļoti, ļoti interesanti, kurā es esmu ielicis sevi. Un runājot par projektu, kura ietvaros mums ir podkāstu studija, digitālais projekts, tas šis ir projekts, kurš ļoti sasaucās ar to manu sajūtu, kad atnākot uz šejienes uz mērķi, es sapratu to, ka visi ir forši, jaunieši ir forši un ir, bet man pietrūkst tie forši, interesanti gadžeti, kurus izmantot ikdienā, lai jums būtu interesanti nākt uz jauniešu centru. Un tad digitālais projekts deva šādu iespēju, kurā ir reti projekti, kuros mēs varam iegādāties kaut ko, un šī bija projekts, kurā mēs varējām iegādāties, un tad mēs arī to izdarījām. Mēs uzrakstījām projektu,
aptaujājām Siguldas novada jauniešus, kas ir tas, kas jauniešus interesē. Secinājām, ka tas ir fotografēšana, video filmēšana, podkāstu filmēšana, dīdžejošana, skaņierakstu studija. Un tad mēs arī strādājam, un arī tehniski nopirkam tieši šajos virzienos. Tā ka motivācija noteikti ir vispirms tas, kas es daru to, kas man patīk, tas, kas man interesē, un tā otra motivācija ir caur šiem projektiem mēs sasniegt tos mērķus, kurus sev izvirzīs. Šajā gadījumā Siguldas novada jauniešu mērķus. Kā bija viss norisināšanās šim projektam, rakstīšana, digitālo projektu? Digitālais projekts, diezgan neaizmirstams. Tas pats sākums bija tādēļ, ka es sāku strādāt šajā amatā 11. novembrī, un projekts bija jāiesniedz pēc mēneša. Un, tas citas pašvaldības Latvijā bija jau ilgāku laiku gājušas, to bija notikušas vairākas apmācības, bija darba grupas, kuras veidoja komanda, kas veido digitālo projektu, un atnākot uz šejienes sanāca tā, ka es biju viens pats. Un tas bija ļoti garas naktis. Tādēļ, ka vajadzēja paspēt saprast, ko grib jaunieši, un to visu noformulēt projektā, kurā bija ļoti, ļoti daudz lapas un ļoti daudz. Lai saņemtu 50,000, tas nav tik vienkārši. Tas ir jāpierāda, ka mēs esam pelnījuši saņemt, ka mēs saprotam, ko mēs darām. Un līdz ar to tā projekta aprakstošā daļa viņa bija izaicinoša, bet viņa bija ļoti arī interesanta. Un tas patiešām bija tāds 2 nedēļas, kurās es gulēju, ēdu un rakstīju projektu patiešām. Bet kas ir forši, tas, ka man ir ļoti viegli šobrīd šajā projekta realizācijā, ja tas viss projekts ir taps manā galvā. Man ir ļoti vienkārši saprast katru projekta sastāvdaļu, jo pēc savas būtības atskaita katram projektam, ja ir saistīta ar to ideju, ka tu projektu radi, tad ir ļoti, ļoti viegli strādāt, jo tu vari tās lietas savienot kopā. Man bija ļoti skaidrs, ko es gribu, un līdz ar to arī šobrīd, jau veidojot otru atskaitu pa projektu, ir ļoti, ļoti viegli. Kāpēc jūs aizgājat no Latvijas televīzijas uz Mērķi? Kāpēc mēs aizgājām? Tu. Jā. Tā. Nevis Latvijas televīzija, bet Latvijas neatkarīgā televīzija. Tas bija LNT, tas bija televīzija, kura kādu laiciņu jau vairs nav. Bet tas bija dzīves posms, kurā man uzaicināja būt televīzijā un vadīt. Pirmais raidījums, kur man uzaicināja, bija Dziedošās ģimenes. Pēc tam bija Vakar Latvija raidījums katru darba dienu, kur es vadīju kopā ar savu brīnišķīgo kolēģi Jolantu Strikaiti. Un tas bija tāds viens posms, kurš bija ļoti, ļoti intensīvs, jo darbs televīzijā viņš ir grūts. Viņš ir ļoti, ļoti grūts. Tikai tāpēc, ka tev vienmēr jābūt ļoti labā formā, tev jābūt ļoti skaidru galva, tu nevari būt noguris, tev nevar būt galva, kā saka, dizī, jo tev ir jāstrādā tiešraidē, tu nedrīkst kļūdīties. Un šis bija ļoti interesants laiks, un vienkārši tāpat kā jebkas dzīvē, vienā brīdī tas paiet. Tas beidzas tikai un vienīgi tādēļ, ka tu esi izdarījis to, ko tu gribēji tur panākt. Jā, tas īsti nebija tā, ka es nācu no televīzijas uz Mērķi, pa vidam bija daudz citas lietas, ko es darīju, un šis bija brīnišķīga lieta. Brīnišķīgs veids, kā tikt vaļā no lampu druģu. Strādāt televīzijā. Brīnišķīgs veids. Kā tu, atrodi laiku, kā sadalīt gan darbu, gan atpūtu? Vai, Pauli, šis ir baigais jautājums. Jā. Zini, kā ir tā, ka es esmu cilvēks, kurš tā īsti neprot atpūsties. Jā, es mācos, es ļoti, ļoti mācos atpūsties. Es cenšos atrast laiku, lai būtu ar sevi, lai meditētu. Bet tā atpūta vienmēr man ir bijusi tāda sarežģīta lieta tikai tādēļ, ka es labi jūtos tad, kad man ir ļoti, ļoti, ļoti daudz darba. Tad es jūtos ļoti, ļoti labi. Patās es sāku iemācīties, kā saglabāt miegu un turpināt gulēt ar to, ka tu ļoti daudz strādā. Tad pavisam viss ir vienkārši un viss ir ļoti labi. Jā, bet es mācos arī atpūsties. Jā, jo, man ir vairākas, tad ir viens darbs, ko es daru šeit, un cits darbs ir rīkojot nometnes, un trešais darbs ir dziedot koncertus. Un pa lielam,
Man brīvdienas ir maz, decembris ir sarežģīts mēnesis, un man lielākoties nedēļā ir viena diena, jo man ir piekdienas, sestdienas koncerti, vēl papildus darbam šeit, un tūlītās būs ziemas nometne, kurā ir jāstrādā. Tad laika atpūsties daudz nav. Bet, ja gadās kāda svētdiena, kurā vakardiena var iziet ārā un 10 km nostaigāt pa mežu, tad ir brīnišķīgi, tad viss forši. Jā. Kādas 3 random lietas tev vienmēr ir līdzi? Tas nebūs baigi random lietas. Tās lietas tādas diezgan zināmas ir. Droši vien man būs mans telefons vienmēr līdzi. Man būs mana kaklarote, kas man ir mīļa ļoti dāvana, ļoti svarīga man. Un vēl kas droši vien lieta, par ko jums būs liels prieks, ka es pieminu, tas ir mana ūdenspudele. Jā. Silts ūdens. Mēs jau gaidījām. Man jau likās, ka jūs pilnīgi saspringāt, vai es teikšu, vai ne? Jā, tiešām, es esmu man sieva pieredzināja dzert siltu ūdeni, nevis augstu ūdeni, un parasti man līdzi ir, man patiesībā vienmēr līdz 2 termos ar siltu ūdeni. Es dzeru ūdeni. Ir forši, jo es zinu, ka jums tas liekas dīvaini, bet ir forši patiesībā. Tu mums ieteici pamēģināt, mēs joprojām jā, nepamēģinājām. jā. Tas liekas jancīgi. Jā, Jānis jancīgi, zin kā tur viss paslēdzas, bet ir forši. Kad ārā ir augsts laiks, tas silts ūdens, viņš ļoti, ļoti labs ķermenim ir, jā. Bet ūdens jādzer, jā. Nē, nu dzer ūdeni. Jā. Pamēģini dzert siltu ūdeni. Tikai ne siltu ūdeni. Kādas ir tavas ideālās durvis? Kādas ir manas 2 viru? Kādas? 2 viru. Gana platas, tā lai var ieiet un iziet un turpat pakaļ. Patiesībā ļoti labs jautājums, kāds ir mans ideālās durvis. Es esmu bijis Reatona durvju ražotnes direktors, un līdz ar to man durvis noteikti ir tuvatējumi, jā. Bet, zini, es tev atbildēšu tā, ka dzīve vispār sastāv no ļoti, ļoti daudzām durvīm. Un tā dzīve patiesībā jau ir tas, ka tu cik daudz no viņam atvērsi. Un es laikam varu būt priecīgs par savu, to, kā man ir salikusies dzīve, ka es esmu ļoti, ļoti daudz durvis atvērs. Katru reizi ir kaut kāds laiks, un man ir sajūta, ka man ir jāatver jaunas durvis. Un, piemēram, būt mērķī, tās ir jaunas durvis, kuras atvēru savā dzīvē, kuras es nekad nevaru iedomāties, ka es varētu strādāt šādu darbu vēl pirms 3 gadiem. Noteikti nē. Un tas bija vienkārši... Es baigi daudz nedomāju. Es redzu, ir durvis, es veru viņas vaļā un metos iekšā. Un tas ir tas pats, ko es jums noteikti iesaku darīt. Jā. Tur tā vajag ņemt pilnīgi visu no dzīves, ko viņi piedāvā. Jā, jo tas ir baigi interesanti dzīve. Tad ir, ja tu nebaidies tās durvis atvērt. Ko tu domā par haosu un vai tu uzskati to par veselīgu? Ko es domāju par haosu? Un vai es uzskatu par veselīgu. Ja neiet runa par doktori haosu, un iet runa par haosu, kā lietu kārtība, tad, zini, kā ir tā, ka haoss, man liekas, ka es esmu kā cilvēks radīts, lai novērstu haosu. Jo es to ļoti, ļoti sevi izjūtu, ka man ļoti patīk salabot lietas, man patīk sakārtot lietas, man patīk radīt lietas, un kad es atnāku uz vietu, kur ir haoss, un tajā visā radīt strādājošu sistēmu, ir man lielākā dzīves laime. Tas sasaucās ar jautājumu par projektiem, jā, jo šis, man liekas, labs projektu vadītājs ir cilvēks, kuram patīk haoss, tādā nozīmē, ka viņi var sakārtot. Ok, bet domas par doktori hausu? Riktīgi stilīgs seriāls. Bet par pašu cilvēku, par aktieri? Hugh, kā viņam bija uzvārds tagad? Laurie, man šķiet. Jā. Viņš ir, viņam ir lieliski humora izjūta. Viņam ir fantastiski humora izjūta. Tas tā kā, tik liels ciniķis, kā viņš ir reizēm, un patiesībā, cik ļoti viņš mīl cilvēkus, un tas viss ir tāds ļoti liels ciniķa maskas, man liekas, riktīgi forši. Man ļoti patīk šis seriāls un patīk tas aktieris. Jā. Viņš gan, un ir īstenībā, es pamēģināju noskatīties filmu, kurā viņš kā aktieris, kurā viņš vairs nav doktoris Hauss. Viņu ļoti, ļoti grūti ir neasociēt ar šo lomu. Es skatījos vienu interviju, viņš teica to, kad viņš filmēšanas kaut kādā vidū, viņi bija kaut kādā 4. sezonā, viņš samainīja kājas, uz kuru viņš klibo, un neviens nepamanīja. Jā, no viena. Es mēģināju atrast. Jā, interesanti.
Tie ir visi mūsu jautājumi. Jā, paldies, meitenes. Man bija interesanti. Patiešām arī. ļoti priecājos, ka pirmais podkāsts ir tāds, kur jūs esat patiešām piedomājuši, un es ļoti aicinu jūs turpināt, un arī citus Siglas novada jauniešus skatīties un gūt iedvesmu, jo Mērķis TV ideja tieši šāda, ka aicināt cilvēkus tādus, kuri jūs interesē un uzdot jautājumus, tad, kad jūs paši tos jautājumus esat izdomājuši. Un es ļoti priecājos, ka man bija tas gods, meitenes, ka jūs paaicinājāt mani. Paldies par to. Un, tad darbojamies tālāk. Tātad viss. Jā. Paldies. Paldies. Paldies.